Sveiki! Mēs esam Ārpusēlas ģimnāzijas podkāsts. Šī ir mūsu 6. epizode. Šajā epizodē mēs vairāk runāsim par mentālās veselības nepieciešamību un nodrošināšanu tieši jauniešu vidū. Pie mums ciemojās mūsu psiholoģijas skolotājs Reinis Daļeckis. Čau, čau! Sveiki, Reini! Mēs vēlējāmies tieši jūs uzaicināt, jo mums liekas, ka jūs varētu būt tieši ļoti labs cilvēks, kas varētu iedvesmot un vairāk tieši palīdzēt jauniešiem, jo jūs pats esat diezgan jauns, vai ne, šeit kā skolotājs, gan arī tikko nesen arī pabeidzis skolu, vai ne? Nosacīt, jā. Un kas tev vispār iedvesmoja studēt psiholoģiju tik agrā vecumā? Es kopš, man liekas, pirms pat vidusskolas sāku, es jau sapratu, ka es gribēšu psiholoģiju kaut ko tur tā darīt, jo man patika analizēt cilvēkus, visu novērot un tam līdzīgi. Un tad, kad pienāca beidzot iespēja studēt, es ar lielāko prieku sāku studēt, un tad atcerējos, ka šeit netik labi pirms tam pasniedz psiholoģiju un piedāvāju sev. Wow! Kā tu nonāci vispār līdz psiholoģijas tādam tēmai? Kā tu vispār iedomājies, ka tev kaut kas tāds varētu patikt? Es nezinu. Es vienkārši man patika saprast, primāri laikam tas, ka cilvēku reakcijas un uzvedība, kāpēc cilvēki tā dara, man uzreiz fascinēja tas. Jo daudz cilvēku dara stulbas lietas, teiksim tā. Bet es gribēju saprast, kāpēc viņi tā dara, vai arī kāpēc jebko dara cilvēki. Jo aiz tā ir psiholoģija. Jā. Kā ir būt skolotājam un kas pats tev, tu pats salīdzinoši nesen biji skolēna lomā, kā ir būt skolotājam jauniešu vidū? Jancīgi, es teikšu godīgi, bet ne no skolēna puses. Man ar skolēniem ir viegla sadarbība, salīdzinoši viegli mācīt, nosacīt. Vairāk ar darbiniekiem un kolēģiem ir interesanti tas, ka man vēl neatpazīst. Liela vecuma atšķirība arī. Jā, man neatpazīst vēl kā skolotāju. Ļoti smieklīgi ar dežurantēm, jo viņas mainās visu laiku un viņas man neatpazīst. Tā kā ļoti bieži un jautā, kas es esmu. Man vienmēr vajag tagad pie dežurants pieiet klāt, esmu skolotājs Reinis, un viņas vienmēr apkaunājas. Bet tā kopumā es jūtos savā elementā. Es jau ar jauniešiem darbojos kopš 18 gadu vecuma. Ok, diezgan tad, cik tev tagad ir gadi jau var jautāt? 21, ok, 3 gadi, tas ir labs tāds, man liekas, kā pateikt, tāds, es nezinu, kā vienkārši. Man liekas, ka tas ir tas laiks, kad tu tiešām sāc iepazīt jauniešus un saprast vairāk, kā ar viņiem strādāt. Tas ir pietiekami liels laiks, lai nodibinātu saikni. Jā. Pirms tam es noteikti neformālajā izglītībā, tagad lecu iekšā formālajā. Vai tavuprāt, jaunieši tev klasē vairāk atverās? Ir grūti teikt. Varbūt, jā, viņi uzdrīkstas vairāk, teiksim tā, kad runāt un tam līdzīgi, jo, es vairāk viņus saprotu. Es zinu, ir tādas paudžu atšķirības, bet mēs esam no vienas paudzes, tāpēc es saprotu viņus un viņi saprot mani. Jā. Tehniski. Bet atvērties, kā definēt atvērties? Tas ir, vai viņi uzturēs, piemēram, sarunas vairāk, vai tieši iesaistīsies labāk stundas darbā? Kā tu esi novērojis, piemēram, tu pats biji skolēns vai ne, tikko nesen? Piemēram, novērojums, kā tev, piemēram, klasē cilvēki izturējās pret jau vecākā gājuma skolotājiem, vai kā izturās pret tevi? Vai ir atšķirības starp jauniešiem? Esot kā skolēns, es atceros, kad bija jaunāks skolotāji, es jūtos pats komfortablāk, un es atceros, ka skolēni paši, man klases biedri arī jutās daudz ērtāk runāt un pat iesaistīties stundās, tāpēc man liekas, ka jūtu to pašu. Jā. Tas ir jāprasa skolēniem, ne jau man. Es jau nezinu, kas iet cilvēku galvās. Jā. Varbūt tev pašam dzīvē ir bijušas mentālās veselības kādi izaicinājumi, un ja jā, tad varbūt vai tas tev labāk palīdz tieši saprast savus skolēnus, kam tu māci? Protams, visiem ir mentālās veselības izaicinājumi. Vienalga, ko tu mācies vai dari. Tā lieta kā izdegšana un vispārīgās bēdas. Pienāk savas laiki, katram nav tā, ka viss ir perfekti. Bet tieši konkrēti strādājot ar skolēniem, es neteiktu, man mentālai izaicinājumi, ko esmu pārvarējis, palīdzētu man tā vairāk
ar skolēniem saprasties. Nav, piemēram, tā bijis, ka kāds atnāk pēc padoma, un tad tev, piemēram, liekas, ka tu varētu palīdzēt no savas personīgās pieredzes, jo tu tam jau esi gājis cauri. Ir tā, ka ar personīgo pieredzi, tīpaši ar mentālo veselību, tu nevari īsti pielīdzināt savu pieredzi pie citas. Kādam ir kaut kāda situācija, varbūt traģēdija, bet tev varbūt tas ir vienkārši ikdiena. Jā. Tu katrs uztver kaut ko dramatisku vai prieku vai jebkādas emocijas citādāk. Kādam basketbols ir liela mīlestība, kādam tas ir liels naids. Jā. Tādā veidā. Tāpēc īsti nevar tādu savu personīgo pieredzi projicēt uz citiem. Ok, es tev sapratu. Mēs vairāk šajā brīdī vēlamies parunāt tieši par mentālo veselību jauniešu vidū. Un es vēlējos uzdot jautājumu, kādas mentālās veselības problēmas jauniešiem šobrīd ir visvairāk sastopamas? Ir daudz un dažādas problēmas, bet tipiskāk ir viss saistīts ar kaut kāda veida komunikāciju. Tieši pēc Covid daudzas maz komunikācija problēmas ir parādījušās jauniešiem. Tas, ka varbūt ne tiem, kas ir tagad vidusskolā, bet vairāk tie, kas ir pamatskolā, sākuma skolā, viņi pieredzēja to digitālo pārēju, kas ir visi Zoom, Google Meet un tas, ka mazi bērni viņiem mājās. Un tagad viņi pieaug un tagad attīstās viņiem visādas interesantās komunikācijas problēmas, bet nav tāda aktīvā problēma, kas visos jauniešos parādās. Labi, komunikācijas problēmas varbūt ir vēl kādas, kas tev nāk prātā? Nē, īsti. Varbūt kaut kāda veida trauksme, tādā ziņā, ka jūtas vairāk noslēgti, bet tiešām tās problēmas varijē no cilvēku uz cilvēku. Nevar tā. Jā. Varbūt tev pašam bija Covid laikā tādas problēmas, piemēram, arī ar to pašu komunikāciju. Vai tev likās, ka Zooms varbūt tev vairāk ietekmē, piemēram, kad nevar satikt draugus, vai tas tev kaut ko baigi ietekmēja tavā dzīvē? Es vienmēr esmu bijis tāds ļoti sociāls. Man nav bijis kauns par neko runāt. Varbūt Covid noteikti mani ierobežoja, bet es atradu veidus, kā socializēties. Bija vienmēr iespēja, bet tiem, kam jau bija grūti dabūt draugus, varbūt tas ietekmē to, ka vēl... Jā. Jā. Jā, piemēram, par trauksmi šo pašu. Skolēni bieži piedzīvo trauksmi un jūtas pārslogoti. Vai tavuprāt jaunieši, kāpēc jaunieši šajā brīdī jūtas tik ļoti trauksmaini un saspringuši skolā? Viena lieta, kas ir aktīva, kas ir prokrastinācija. Visu atlikt uz pēdējo brīdi ir, es to pats arī daru. Yeah. Tas nav tā, ka es esmu pieaudzis cilvēks, es tagad visu daru laicīgi. Nē, tas ir tipiski, bet ir vēlams, jo ātrāk tu sāc, jo ātrāk tu arī pabeigsi savus darbus un visu to. Tā ir viena lieta. Un kā, piemēram, ar trauksmi skolēnu vidū? Ar trauksmi ir tā, ka tipiski ne tikai skolēnu vidū, bet arī skolotāji, pieauguši, veci cilvēki. Prokrastinācija ir pati aktuālākā lieta, kas tu liec visu kaut ko uz pēdējo brīdi, un tas vienkārši tev sakāpjas galvā, ka tev konstanti prātā ir tas, ka tev tas ir jādara. Un ja tu vēl neko pie tā nepiestrādā, neko nedari, uzreiz ir tāds, jo vairāk tu atstāji to, jo lielāks tas tev liekas, un tas tev sakāpj galvā. Bet pie tās pašas reizes, kad tu neko nedari, bet dažreiz arī vajag arī neko nedarīt. Yeah. Jo tādā lielā darba plūsmā, kad rīkot kaut kādus podkastus, vai arī mājas darbi jāpild, tūlīt pārbaudas darbs, prezentācijas, un ja tu visu laiku, teiksim tā, moči, un pēc tam tu neatstāji sev brīdi, kad atpūsties. Dažreiz vajag tādu atelpu, kas nav saistībā ar kaut kādu veidu noslogu. Tas var būt vienkārši atgulties, pastaigāties, parunāties ar draugiem. Noteikti nesēdēt telefonā, tas cita veida noslogas acīm. Vajag tādu bišķiņu atelpu, teiksim tā. Mūsu skolā tagad ir pieejama labbūtības diena. Un, kā tev šķiet, vai šī diena jauniešu vidū ir nepieciešama un nozīmīga?
Mans viedoklis ir tāds viennozīmīgs, jo tad, kad es mācījos Mārpsvaldes ģimnāzijā, mēs ar studentu pašpārvaldu radījām, skolēnu pašpārvaldu atvainojos, radījām šo dienu, un es nosacīti saku, ka jā, tā ir laba un idejiski fantastiska. Protams, ir kā to skolēnu pielieto, jo to jau nekontrolē, bet ir vēlams, kad ir tāda diena, kur tiešām tu pavadi sev un nenoslogo ar neko ar skolu vai ar hobijiem vai ar darbu, vienkārši esi ar sevi. Jā. Tu minēji prokrastināciju, vai ne? Jā. Un prokrastinācijas cēlonis, man liekas, ir tieši sociālo tīklu un mēdīju lietošana, tīpaši jauniešu vidū. Un parasti, kad mēs atnākam mājās, viena lieta, ko mēs tiešām visu laiku vēlamies darīt, ir vienkārši pasēdēt telefonā, attiet no skolas dzīves. Tās būs tikai 10 minūtes, vai ne? Beigās pārvēršas stundā, tad 2, un tad tā prokrastinācija tā veidojās, ka tie mājas darbi netiek vairāk pildīti. Es vēlējos jautāt, vai sociālie tīkli, kā tieši viņi ietekmē, kā viņi atstāja iespaidu uz skolēniem vairāk? Uzmanības deficīti ir bieži vien tāda lieta, ko telefona izraisa ar visu doomscrolling un ātro mēdīju. Tas, ka grib redzēt, neinteresē nākamais. Paskatīšos, neinteresē nākamais. Uzreiz tava uzmanība tiek ātri novērsta no vienas lietas uz otru, jo tajos mēdījos var jebko redzēt. Tu vari pēkšņi redzēt kaut kādus ziņas izklāstu par kaut ko, kas notiek kaut kādā citā pasaulē, un tad nākamais ir kaut kas, nezinu, kaķa video. Un tad tu skaties kaķīšus, un tad nākamā lieta uz nākamo, un tas arī atspoguļojas ikdienā, kad tu varbūt runā ar kādu, un tad vienkārši tev neinteresē. Man neinteresē, tu zaudē fokus no tā saruna, jo tu gribi iet uz nākamo sarunu, vai arī tu gribi iet kaut kur citur. Un tam līdzīgi, tāpēc uzmanība ir tas, kas varētu visvairāk. Man, piemēram, pašai personīgi, es varu runāt par sevi. Man ir tā, ka es atnāku mājās, un man liekas, tās tiešām būs tās 10 minūtes, paiet reāli stundas, 2, un tad tāds labi, kaut kas ir jāsāk darīt. Bet tas, ko es sapratu, ir, es vairs filmas nevaru skatīties bez fokusa. Man visu laiku gribās paskatīties telefonā pulksteni, man gribās kaut ko, nezinu, paskatīties, piemēram, atnāk ziņa, un uzreiz es pārslēdzos uz telefonu, un es saprotu, ka man vairs tas fokus nav tik ļoti fokusēts uz to filmu, uz to saturu, kas ir filmā. Un, man liekas, tas ir tas iespējas, ko tieši atstāja tas doomscrollings. Jā. Es varu arī pats teikt, ka man kaut kas ir līdzīgs to, bet ir jāsaprot, kur apstāties. Es kā to iemācījos kontrolēt, jo senāk bija bišķiņ problemātiskāk, teiksim tā. Es sāku likt limitus, ja? Nē, es liku timerus, kad man atskan zvans, viss reizes nost. Un tu varēji tā kā nokāpt no telefona. Jā, jo tas ir tāds tā kā paziņojums, ej prom. Ej prom, nē, jau tieši ej prom, bet tā kā beidz. Labi, tas arī neizklausās tik labi, bet tā bišķiņ kontrolē. Bet uzliekot tādas lietiņas, kā timers vai lietas, timer, tas primārais, kas man palīdz. Jā, piemēram, par sevi es varu runāt tā, ka es uzliku telefonā timeri, tīpaši TikTokam un Instagramam, tāpēc, ka, es zinu, viņu reāli skatos daudz. Un es uzliku timeri. Sākumā es viņu ievēroju, bet iPhone ir tāda lieta, ka tu vari nospiest un, piemēram, remind me again after 15 minutes. Un man bija tāds, un es tās pogas vienkārši jau automātiski sāku spiest, un man tas timeris vairāk nepalīdz. Bet man liekas, ka cilvēks un timeris, man liekas, tā ir ļoti laba doma. Vienkārši tad cilvēkam pašam ir jābūt apzinātam, un viņam ir jāsaprot, ka viņš tiešām grib izbēgt no tās telefona doomscrolling. Viņš grib izbēgt no viņa, un tāpēc tie timeri, man liekas, viņi strādā, man liekas, tikai cilvēkiem, kuri tiešām vēlas izskaut ārā no šīs problēmas. Arī tas, ka, ja ir tie paziņojumi, vienkārši piecelies, pieņem to, ka tas ir beigas, pastaigājies pa savu māju, aizej uz tolti, aizej padzeries ūdeni. Tas uzreiz izsit ārā no tā, ka tu esi tādā savā burbulī ar savu telefonu. Piemēram, no rīta vai vakarā, kad skolēns vairāk, piemēram, skatās telefonu tieši. Pirmā lieta, ko viņš izdara, kad viņš pieceļās, viņš nospiež modinātāju, un tad viņš paņem uzreiz TikTok, labi, pasēdēsim tagad. Vai arī vakarā tieši pirms gulētiešanas paskatīsimies. Vai tas kaut ko ietekmē tieši uz skolēnu kā tā? Pirms gulētiešanas zinu to, ka tu pasties telefonu, tad ir mazāk iespēja, ka tu iemiksi. Tikai tāpēc, ka tavs prāts vēl strādā, jo,
mēs zinām, smadzenes ir informācija uzsūkšanas mašīna. Tad es teiktu, skaties kaut kādus TikToks, Instagram, da jebko, tu uzsūc jaunu informāciju, kas dod tev piepūli smadzenēm. Un viņi saka, ok, man vēl jādarbojas, jo es vēl gribu skatīties. Un tu īsti neatslēdzies pirms gulētiešanas. Bet no rīta, vēlams arī nav, jo bija konkrēts tie riski, es nevarēšu nosaukt. Bet nav ieteicams. Tu piecelies, pirmā lieta, kas ir jādara, ir jāklausās tos ķermenis, ir jāapdzeras ūdens. Okay. Tā ir, jo, ja padomā, tu visu nakti gulēji un nedzēri ūdeni. Tas ir mans ieteikums, ko varbūt paņemt ne jau telefonu, bet glāzi ūdens. Okay. Tātad nākamreiz, kad mēs sliecamies pēc telefona, glāze ūdens vispirms. Jā, tieši tā. Un nekādus stējas, kafijas, vienmēr glāzi ūdeni. Glāzūdeni. Okay. Bet, piemēram, vai tu labāk ieteiktu, tad varbūt skolēniem, kas vēlas uzlabot savu mentālo veselību, izmantot nevis telefona modinātāju, bet, piemēram, tādu jau portatīvo, objektu uz galda, ko tu vari nolikt tāds? Es nezinu, kā tas ir tā īpatnēji. Tu tieši domā, kā lai vieglāk pieceltos? Jā, vai, piemēram, tā kā, ja skolēns izmantotu, fizisku pulksteni, vai tev liekas, ka varbūt viņiem tas labāk kaut kādu iespaidu atstāt uz mentālo veselību, tā vietā, lai izmanto telefonu? Man liekas, ka īsti tā kā mentāla veselība neietekmē tik ļoti, kā tu piecelies, varbūt tik, cik tu izgulies. Viss, ko tev vajag, ir aiziet laicīgi gulēt un normāli piecelties. Bet, ja tieši ir problēmas ar piecelšanos, tāds fizisks pulkstenis var palīdzēt, bet, tur jāeksperimentē, kā pašam labāk. Es zinu, ka man kursa biedriem ir tā, ka lieto aplikāciju, kur tev vajag risināt matemātikas problēmas, pirms tu vari izslēgt modinātāju. Vai arī kaut kādas puzles salikt, pirms tu izslēdz modinātāju. Un kamēr tur risina tās problēmas, tev fonā vēl skan tas modinātājs. Es nezinu, cik tas labs ir, bet vajag eksperimentēt. Es sapratu. Labi, mēs pārēsim vēl pie nākamās sadaļas. Mēs vēlamies runāt tieši par emocijām un atklātību. Tad pirmais jautājums. Kāpēc jauniešiem bieži ir grūti runāt par savām emocijām, kā tev liekas? Cilvēki ir judžīgi. Okay. Liekas, ka cilvēki tev izteiks kritiku, apsmies, izteiks negatīvas viedokļus pret tevi, ja tu izrādīs savas emocijas, vai arī kā tu jūties. Bet tāds newsflash, es varu pateikt to, ka visi ir egoisti. Jā. Pirmā lieta, par ko mēs iedomājamies, esam paši mēs. Vienalga, cik tu saki, tā kā, es domāju par citiem cilvēkiem, esmu tik rūpīgs. Nē, tu domā par sevi. Un tas, ka tu pasaki, ka domā par citiem, tu gribi savu tēlu uzlabot, ka tu esi tik labs. Viss atspēlēs to, ka tu esi egoists. No tā nevajag arī bēdāties vai arī kaut kā to labot. Tieši, kaut kā tā ir tā tipiskākā problēma, kur jauniešiem un jebkuram cilvēkam liekas, ka tūlīt mani apsmies, tam līdzīgi, bet tā nevajadzētu kaunēties. Atšķirībā kādiem cilvēkiem tu to saki. Un, piemēram, kā tu varētu saprast, kad, piemēram, vērsties pēc palīdzības, ja ir tik ļoti grūti runāt par savām emocijām ar citiem? Piemēram, kā varētu saprast tieši to laiku, kad ir kritiskais gadījums, viss stop, kādam ir jāziņo un ar kādu tomēr ir jārunā un ir jāpārkāpj tai barjerai, kad man ir bail runāt ar kādu? Tas tiešām ir atkarīgs no cilvēka. Es jau pašā sākumā teicu, ka katram personīgā pieredze var būt citādāk. Nav tāds brīdis, kad katram ir vienāds lūšanas punkts, teiksim tā. Bet, ja pat neliekas, ka ir baigās problēmas, bet tu jūti, ka varētu būt tam līdzīgi, pat tad ir forši sniegties pēc palīdzības. Un tā nav konkrēti profesionālā palīdzība, kas ir terapija, psihoterapija, viss šis te. Parunāt ar draugiem par to, ka es dažreiz jūtos nomākts, vai arī ar ģimeni, vai arī jebkuru personu, kur tu jūties ērti. Izlaist ārā tādas emocijas, vai arī kas tev prātā trenkā, ir vienmēr labi. Vienmēr vajag kaut ko tur sevi krāt līdz krīzes brīdim, kad ir jau grūtāk risināt tādas problēmas. Jā. Labāk jau sākt no paša sākuma, lai nebūtu tāds sprādziens. Tātad meklēt drošības personu, teiksim tā, pie kā varētu vērsties, kam mēs varētu uzticēties. Jā. Man liekas, ka
katram cilvēkam vismaz ir viens cilvēks, un ja nav, tad vajag vismaz vienu cilvēku savā dzīvē, kuru tu vari justies droši. Tad tu ieteiktu jaunietim, tātad, ja viņam ir tiešām problēmas, teiksim tā, ar ko viņš netiek galā, tad pirmais, ko tu ieteiktu, ir tiešām iet un atrast kādu cilvēku, kam mēs uzticamies. Un tas būtu tā kā viss, vai, piemēram, tev būtu vēl kaut kāds, piemēram, idejas, ko varētu jaunietis darīt. Tā kā, ja viņam ir, piemēram, šāda problēma, vai arī viņam varētu palīdzēt kaut kas cits, ne tikai runāšana. Ir daudz un dažādas risinājumi. Tas ir atšķirībā, kāda tiešām ir problēma. Ja ir kaut kāda krīzes situācija. Piemēram, mentāli tāda rīktīga. Tu saproti depresiju. Piemēram, depresija, un tu saproti, ka tu slīksti iekšā aizvien dziļāk un dziļāk, un tu nezini, kā izkāpt ārā. Un tas, man liekas, ir mūsdienās diezgan sastopams skolas un skolēnu vidū. Ja tu jūti, ka tava ģimene ir mīloša un ir komfortabla, arī ar viņiem vienkārši pasaka to, ka es nejūtos labi. Un ja tu jūti, ka viņi nesniegs tev atbalstu vai arī nesniedz to atbalstu, ko tu vēlies, ir arī visi šie jauniešu resursu centri, kas ir savi telefonu līnijas, kuriem var anonīmi zvanīt. Un viņi sniegs tev palīdzību konkrēti gadījumos. Viņi arī pateiks, kur varbūt vērsties. Tepat arī skolā ir skolas psihologi, ar kuriem var parunāt, bet varbūt nejūtas ērti. Tas ir jāmeklē, kur tev pašam ērti, ja tu gribi paturēt savu problēmas anonīmas, tā arī ir opcija. Tev nevajag arī kādam to izklāst, un arī es ticu, ka daudz cilvēku pat negrib dzirdēt cita cilvēka smagās problēmas, tāpēc, Jā. Varbūt kā ir būt labam uzklausītājam? Piemēram, ja tu esi kādam draugs, un tavs draugs vēršas pie tevis pēc palīdzības, kā ir būt labam uzklausītājiem, saprast, piemēram, nepāriet pāri tai līnijai, kad tu sāc runāt par savām problēmām un gāzt savas problēmas virsū uz tā otra cilvēka, kas atnāca tev lūgt palīdzību. Kā saprast to robežu un kā vispār būt labam uzklausītājiem un saprast savu draugu? Interesanti, tagad es jau mācu saviem skolēniem aktīvo klausīšanos, kas ir tāds talants, ko tu vari izmantot. Nekādu personīgo pieredzi nepieliekot sarunai, lai otrs cilvēks tikai par sevi runātu, jo katram mīļākā tēma ir runāt par sevi. Bet kā tādam tipiskam cilvēkam, kāds man tāds ieteikums ir vienkārši klausīties. Tam cilvēkam nevajag dzirdēt nekādus padomus vai konkrētas lietas. Tev īstenībā jādara šis un šis. Tas un tas. Nē, ja tev pienāk cilvēks, tu neesi nekāds eksperts. Jā. Tu esi vienkārši cilvēks un vajag uzklausīt. Klausies, ko tev stāsta. Vienkārši māja ar galvu. Ja jūti, ka vajag cilvēku apskaut, arī apskauj. Sniedz tādu klātbūtni. Klātbūtni. Tikai ar vienīgi klātbūtni pat pietiek. Nav nekādas konkrētās metodas, ko pielietot. Ja vienīgi iet mācās pie manis klasē, tad aktīvā klausīšanas nodara. Un kā, piemēram, ir aktīvā klausīšanās? Kas būtu jādara cilvēkam, lai viņš būtu aktīvs klausītājs? Ir tā, ka ir daudz galvas māšana, ir daudz teikšana, jā, līdzīgi kā tu šajā podkāstā. Tas arī talants, ko podkāstā lieto, ir aktīvā klausīšanās, kad uzaicina viesi un viņam jāpļāpā tagad visu laiku. Un tagad, kā tu uzturēsi to, lai viņš jūtas, ka ar tevi runā, kamēr tu neko no sevis nepievieno, kas principā šobrīd arī notiek. Jautājumu uzdošana, parafrāzes. Parafrāzes ir pārvārdot otru cilvēku teikšanu, emociju atspoguļošana, ka ja es smējos, tu pasmies līdzi. Varbūt ne tad, kad es raudu, tad tev arī jāraud līdzi, un to nevar īsti forsēt. Bet tādas lietas, kur tu neko nepievieno, nav tāds tā kā es īstenībā darītu tā jau uzreiz kaut kāda labošana, padomdošana. Tādas lietas ir jāizvairās. Ir tā, ka man atpakaļ pie mikrofona. Jābūt tādam, piezemētam, tu gribētu teikt, tādam vairāk tā kā saprast, tā kā būt ar sevi un saprast, tā kā novērtēt situāciju un tad laikam pielietot tās klausīšanās, aktīvās klausīšanās prasmes atkarībā no situācijas sanāk. Nevajag vienmēr būt aktīviem klausītājiem. Teikšu tā, esmu izmēģinājis būt
aktīvam klausītājam tas ir vienkārši nogurdinoši. Dažiem cilvēkiem nevajag tik daudz runāt par sevi. Es saku godīgi, dažreiz cilvēki mēdz aizpļāpāties, ir tādi pļāpi cilvēki, kuriem patīk runāt par sevi. Dažreiz nevajag sev noslogot, arī parunāt par sevi. Tāpēc arī sakrājās viss šitās te, ka tu neizrunā sevi. Tāpēc daži ir pārāk aktīvi klausītāji. Piemēram, tie aktīvie klausītāji, viņi saklausās visas pasaules labumus tagad. Viņiem arī gan jau, ka tagad ir problēma. Tā kā varbūt saprast vienkārši, ko ņemt tā kā sev no tā otra cilvēka, ko uzklausīt un tā kā saprast, kad aiziet. Jā, ir jāsaprot, ko tu gribi dzirdēt un ko tu negribi dzirdēt. Vai tas cilvēks patiešām grib būt uzklausīts? Vai jābūt aktīvam klausītājam, ka kāds stāsta par to, kā gāja sunim pie vetārsta. Es nezinu, tas ir, ja tu tiešām interesē veterinārija un visi suņa veselība, tad droši aktīvi klausies, bet tev nevajag obligāti sākt stāstīt par savu suni, kā bija. Jā. Es sapratu. Okay. Tad varbūt mēs varētu pāriet pie tādiem vairāk praktiskiem jautājumiem. Okay. Es vēlējos pajautāt, varbūt tev ir kādi 3 vienkārši veidi, ko jaunietis savā ikdienā varētu ieviest, lai viņš sāktu rūpētos par savu mentālo veselību? Tas ir katram cilvēkam unikāli, bet vispārīgi veselīgs uzturs. Ēd veselīgi, kaut cik fiziskā aktivitāte. Fiziskā aktivitāte nenozīmē, ka tev tagad jāiet maratonu skriet un uz sporta zāli pumpēt dzelzi, teiksim tā. Pastaigas, vienkārši pavingro, pastiepies, izkusties. Arī tīpaši tagad digitālajā ērā, kur tu sēdi pie telefona, pie datora, tu jau pats esi sačokurojies. Tāpēc vienkārši pastaigāties, tā ir tāda labs ieteikums. Arī saprast, kad tev vajag atpūtu, klausies savu ķermeni. Ja gribi ēst, paēd, ja negribi ēst, neēd. Bet klausi savu ķermeni un dod sev atpūtu. Es nezinu, bet ir katram katram cilvēkam ir savs specifiks, kur viņiem vajag vairāk, kuram nevajag. Jā. Jo arī jāsaprot, ka tu dod sev par daudz atpūtu. Es nevaru teikt, tāpat ir prokrastinācija, ka mēs jau vienkārši pārsēžam laiku, kad mēs atvēlējām sev, tagad atpūtīsimies. Tā atpūta jau aizbrauca. Man tāds ieteikums cilvēkiem ar prokrastināciju, kas ir tāds triks, kas man personīgi palīdz, ir, ja ir kādas lietas, kas man jādara, es uztaisu fizisku sarakstu uz papīra lapas. Un tad, kad es pabeidzu kaut kādu lietu, es arī fiziski izsvītroju. Tas dod man tādu gandarījumu, tūlīt saraksts būs pabeigts. It īpaši, ja tu uz kaut kāds mazs balts lapiņas, tad, kad viss tas saraksts ir pabeigts, tu vari mest to papīru ārā. Viss. Ar Dievu. Ar Dievu, tieši tā. Un tas dod tādu, viss. Ok, labi. Tas ir mans tāds triks. Man arī tas ļoti palīdz. Es nevarētu teikt, es nevarētu sev nosaukt par ļoti organizētu cilvēku. Varbūt mani draugi domā citādāk. Bet man vienkārši patīk tas, ka tas fiziskais sarakstīns. Man vienkārši tas kaut kā mentāli liek sevi vairāk nevis rāmjos ielikt, bet vienkārši saprast to dienas plānu. Un, ja es saprotu dienas plānu, tad es varu pēc iespējas produktīvāk viņu izveidot, kas man liekas ir diezgan jauniešiem nozīmīga lieta, ko iemācīties. Plānot savu laiku. Jā. Iesaku nopirkt plānotāju. Tas bija mans šī gada apņēmība, kad es nopirkšu plānotāju. Un es viņu aktīvi izmantoju. Pirms tam visu laiku telefonā pierakstīju, bet sapratu, ka varbūt ir labāk fizisks plānotājs. Un ir foršāk tā pašķirstīt. Tur vēl parādās vārdu dienas. Tu zini, kam Tālvaldim ir vārdu diena. Tālvaldim, jā. Bet tev liekas, piemēram, tie paši plānotāji. Ja? Es zinu, pašiem cilvēkiem ir jaunā gada apņemšanās. Es sākšu rakstīt, piemēram, savu dienas grāmatu vai žurnālu, ko mēs tur katru dienu, ja tur, piemēram, pirms gulētiešanas vai kā. Piemēram, bet tas pats plānotājs, man liekas, viņš, piemēram, kādu brīdi apnīk, un mēs par viņu aizmirstam. Tāpēc gribās citreiz, piemēram, pierakstīt, piemēram, telefonā vai kā, piemēram, tev tā nav. Ka tu reāli izmanto to plānotāju, to, ko tu nopirki jau sākumā sev, vai tev nav tā, ka tu, piemēram, gribi, telefonā pierakstīšu, un tad es aizmirstu par to lietu, jo es viņu neredzu. Jā un nē.
Ir tā, ka es cenšos pierakstīt, bet arī dažreiz man piemirstās pierakstīt kaut kādus uzdevumus, kas man jāizdara. Bet es to pierakstu tādā vietā, kur es zinu, kad es atgriezīšos. Okay. Tad man ir viens tāds dokuments, kurus izmantoju, lai pārkopētu lietas vai kaut ko ierakstītu tur fiksi, ko iemest pēc tam WhatsAppā vai kaut kādu e-pastu. Man ir tāds dokuments, un es zinu, ka es tur atgriezīšos. Un tad es uzrakstu vai nu boldā vai capslaku. Uzrakstu to, ka kaut kas šitā te jādara. Obligāti. Principā es tāds, ok, es redzu to, es esmu pjāņas reini, tu nevari šito palaist garām, un tad es arī izdaru. Bet plānotājs ir tāda lieta, kuras... Raksti svarīgas lietas, ja? Jā. Tās, kuras tu redzi acīs. Jā. Es tieši gribēju pajautāt, varbūt tev 24. aprīlis ir iekrāsots kā sarkanais datums savā kalendārā. Nekāds sarkans, tas ir zaļš, jo ir go, go, go. Jā, es dzirdēju, 24. aprīlis, wow, tas ir salidojums. Kur es satikšu savus vecās klases biedrus, paralēli klases biedrus, un jau tagad ar saviem kolēģiem, skolotājiem. Jā, varēsim parunāt, kā mums iet, ja pat viņi jau zina manas trobeles. Kaut teiksim tā. Jā, ok, bet tu tiešām apmeklēsi šo datumu. Tas tev ir jau ierakstīts plānotājā, tu zini, ka tur ir jābūt pulksteni tikos un tikos. Pulkstenis gan nezinu. Labi. Tas tuvāk nāks un tā. Jā, bet arī... Un vai tavi draugi apmeklēs? Tas ir jautājums. Es viņiem esmu pateicis. Ok, tad mums ir informācija nodot. Okay. Es vispār Jurģītim paziņoju pat pirms. Jurģītim? Piedodiet, es tā viņu sauc. Nē. Jā. Jurģim, namējam zvejnieku. Jā. Paziņoju, kad es jau zināju kaut kad septembris, oktobris. Jā, bet viņš arī tagad ir informēts. Tā kā cerēsim uz jūsu līdzdalību. Jā. Tā, es vēlējos vēl jautāt. Mēs vairāk jau noslīdējām no šī temata. Bet, piemēram, ko darīt situācijās, kad stress vai trauksme sāk traucēt mācībām vai ikdienas dzīvē? Ko darīt skolēnam? Ja saka traucēt, ir interesanti. Ir tas, ka, līdzīgi kā iepriekš teikts, jāsazinās ar cilvēkiem. Ir šie trauksmes līnijas, ko zvanīt. Visi jaunieši var zvanīt 116 111. Jā. Wow! Ir telefona numurs, kur tu vari anonīmi saprast, kas tev vai patiešām ir tik problemātiski. Un tur tieši zvans domāts tikai un vienīgi jauniešiem. Tāpēc, ja ir bieži tāds problēmas ar stresu vai trauksmi, arī runāt ar saviem klases audzinātājiem. Jā, ja ir uzticams klases audzinātājs, ja liekas, ka tu vari viņam atvērties. Jā, arī jebkuram skolotājam, kuram tu liecies pietiekami droši runāt par to, nāc kaut vai ar mani. Nē, skolotāji ir domāti tam, lai palīdzētu skolāniem, tāpēc ne tikai ar mājas darbiem un pārvaldes darbu labošanu, arī tas, ka mēs esam paši cilvēki un mēs varam arī palīdzēt. Bet, jā. Kā tev liekas, piemēram, podkāstu klausīšanās ir ļoti aktuāli, man liekas, tagad arī šajā gadsimtā. Es vēlēs jautāt, piemēram, podkāstu klausīšanās, varbūt tas arī kaut kā palīdz skolēniem vairāk mainīt domu gājienu, uzklausīt, piemēram, jo podkāstu tēmas ir ļoti dažādas, un man liekas, tā kā katrs var atrast podkāstu, kas viņam varētu interesēt. Vai tas varētu palīdzēt, piemēram, ja cilvēks vairāk sāktu klausīties podkāstus, varbūt viņam kaut kas dzīvē atrisinātos? Es nezinu. Nē? Nē, ir grūti teikt, atšķirībā kādas podkāstus klausās. Varbūt liekas, ka cilvēkam palīdz tāds podkāsts, bet varbūt tas tieši traumē. Jo ir daudz interesants podkāstu. Ir arī AI podkāsti. Kādi podkāsti nav. Bet konkrēti, ka palīdz, tev, man liekas, ka pats cilvēks var izlemt. Viņu var paklausīties, var interesēt, ir šī tāda visādi live-tip podkāsti. Es nezinu, es personīgi neklausos. Bet tas jāizvērtē pašam cilvēkam. Jā, jo es nesen sāku klausīties podkāstus, un es jūtu uzlabojumu savā dzīvē. Es klausos Mel Robbins podkāstu. Es nezinu.
Viņa ir, jā. Var sakot, viņa ir ļoti populāra sieviete, kas rīko tieši podkastus, un tur ļoti daudz ir arī podkāsti par mentālo veselību. Un, ja kādam interesē, tad droši var arī aiziet paklausīties. Jo, piemēram, man tas strādā. Es to atradu kā lietu, kas tiešām palīdz. Jo paklausoties tādu, piemēram, stundu garu video, tu vari tīrīt māju, tu vari iet ārā tajā pašā pastaigā. Vienkārši neklausies mūziku, piemēram, paklausies podkāstu. Man citreiz tas tiešām ļoti palīdz. Tagad ziemā man ļoti patīk tīrīt sniegu. Es vienkārši uzlieku full blast, tā kā podkāstu vienkārši ej tīrīt sniegu. Tā kā, man liekas, tas arī tā kā ir ļoti laba lieta, ko ieviest varbūt jaunietim rutīnā. Jā, bet arī tu teici, ka tieši neklausīties mūziku. Es tam nepiekrītu. Jo... Nē, es neteicu neklausīties. Es, piemēram, kā piemēru, es izeju ārā. Jā. Tā vietā, lai es, piemēram, klausītos mūziku, es varu, piemēram, pamēģināt podkāstu, bet es nesaku, ka tas nav tā kā Nē, es gribēju teikt tieši, ka var, ja kaut kāda mūzika tev traucē, tu vari pamēģināt citu mūziku. Nē, tu vari izveidot visādas asociācijas. Piemēram, podkāstu klausīšanās tev var, kamēr tu klausies podkāstu, varbūt, piemēram, dari mājas darbus. Tas nozīmē, tu vari asociēt to, ka tad tu sāksi klausīties podkāstu, tad, man ir jāpilda mājas darbi. Angliski pateikšu subconsciously. Jā. Asociēju to. Man tā ir ar džēzu mūziku. Kad man ir jādara kaut kāda darba, es klausos džēzu mūziku bez vārdiem. Bez vārdiem, mūzikas pavadījumi, ja? Jā. Un es zinu cilvēks, kuram klasiskā mūzika arī, tad, kad mācās, tad arī uzliek tikai un vienīgi klasisko mūziku. Bet tas man personīgi liekas psihopātiski. Ok. Nē, es jokojos. Man vienkārši neuzrunā klasiskā mūzika tik ļoti. Jā, bet piemēram, man liekas, ka citreiz citiem cilvēkiem mūzikas klausīšanās tieši traucē. Piemēram, novērš vairāk uzmanību. Piemēram, tas būtu tas pats mūzikas pavadījums. Man citreiz liekas, ka piemēram, man personīgi, es nevaru mācīties un klausīties mūziku. Citreiz matemātikā, piemēram, ja ir kaut kādas baigās formulas, un tu uzliec mūziku kaut kādu relaxing, tad varbūt ir palīdzoši. Bet, piemēram, kaut kādu latviešu valodu, kur teksti jālasa, Tāpēc es arī saku, ka vajag. Es speciāli džezu bez vārdiem. Jo tad, kad es klausos mūziku ar vārdiem, es sekošu līdz tiem vārdiem. Un, ja man paralēli jālasa kaut kāds teksts, es nevarēšu fiziski lasīt to tekstu. Tikai tāpēc, ka man skan vārdi un tur vārdi, tad pārāk daudz informācijas. Bet, ja ir tieši mūzika bez vārdiem, tas ir man personīgi. Jā. Bet tas arī pats, kas tev podkāsts. Jā. Tu vari darīt, bet tu nevari lasīt. Bet tu vari lasīt, kamēr klausies podkāstu. Nē. Nē. Bet kaut kādas, tāpat matemātika, tur nevajag neko lasīt, tur ir skaitļi. Tāpēc tev ir vieglāk mūzikas pavadienā tieši to matemātiku darīt. Jā. Katram ir kaut kāda unikāla lieta, kas viņiem palīdz. Bet ir jāeksperimentē. Tā kā nav tā, ka tu pamēģini vienu lietu un tu padodies pilnībā. Tā kā nekas uz mani nestrādā. Nē, taču tas pats ir ar hobijiem. Tāpēc, ka tev nepatīk futbols, basketbols, volejbols, nenozīmē, ka tev nepatiks waterpolo. Jā. Ir jāeksperimentē ar tīkām, nepatīkām. Zini, kas man tikko ienāca prātā? Man ienāca prātā, varbūt cilvēkam, mēs runājam par to, ka ir bail vienkārši runāt ar cilvēkiem. Man ienāca prātā mākslīgais intelekts. Mēs jau viņam varam uzrakstīt kaut kādu problēmu, un viņš var, piemēram, izdomāt kaut kādu jaunu ideju, kā tev, piemēram, palīdzēt. Man liekas, varbūt tas ir arī kā atslēgas vārds. Jo mūsdienās visi izmanto chatiņu. Visi izmanto. Un man liekas, varbūt viņš ir diezgan advancēts, lai arī, piemēram, tu viņam izstāstītu situāciju, viņš tev varētu iedot arī kādu atbildi. Tāpēc es ticu, ka, Tieši tādām mentālām cīņām vai tam jā. Ir tas, ka kāpēc psiholoģija tā īsti neizmirs, neapdraud MI tā attīstību. Ir tikai tāpēc, ka vajag to cilvēcisko faktoru. Tāpēc arī pirms tam teicu, ka vajag, kad tu kādam stāsti, vajag tikai to klātbūtni. Tas, ka tu saki to citam cilvēkam, dzīvai būtnei. Nav tā, ka tu to saki robotam. Tu apzinies tas, ka tu raksti savas problēmas kaut kam neīstam. Un tas tev prātā atslēdz.
pasaka kaut ko par sevi. Nu, tas pats, kas izlasīt kaut kādu pētījumu par to, kāda tava ir problēma, vai tas tev baigi palīdz. Nē, nu, tas, ka vajag tādu, bet nu labi. Man liekas, tas ir tā kā risinājums cilvēkiem, kuriem tiešām ir tā kā varbūt grūti un viņi nezina, kam paprasīt. Man liekas, ka chatiņš varētu būt diezgan pat laba opcija sākumam. Chatiņš pat, man liekas, ka piedāvā, ja tev ir kaut kādas problēmas, viņš pat piedāvā šos crisis lines un fórums, kur tu vari iesniegt, ja tu nāc ar tiešām problemātiskām problēmām. Jā, bet es arī zinu cilvēks, kas es neatceros. Es biju ārzemēs, es runāju ar vienu rumānieti. Viņa teica to, ka viņa lietoja chatu kā sava veida terapeitu. Teiksim tā, ka viņa ir kaut kādas grūtības. Mākslīga intelekta viņa runāja un īsti tā turpināja to sarunu vai tā kā ar savām problēmām. Es īsti neatceros, viņa pat rādīja tās sarakstes, kas bija. Bet tas viņai palīdzēja. Nu, tāpēc arī vajag tādu bišķiņu eksperimentēt. Varbūt tieši cilvēkam nevajag to cilvēcisko faktoru. Varbūt viņam pietiek ar mākslīgo intelektu. Jā. Tāpēc vajag eksperimentēt. Okay. Es vēlējos jautāt tev pēdējo noslēdzošo jautājumu. Ko tu ieteiktu, piemēram, no sevis? Vai tev ir kāds citāts vai, nezinu, kaut kāds teikums, ko tu vēlētos atstāt mūsu klausītājiem par piemiņu, kas, lai viņiem iesēžās prātā? Lai iesēžas prātā kaut kas pļāvins. Ne, nu. Es varu padomāt. Cik ilgi mums te laiks iet? Laiks ir nauda. Laiks tiešām ir nauda. Nu, piemēram, es nezinu, Šo man pat uzdāvināja. Man dzimšanas diena uzdāvināja džemper ar to manu kvotu, teiksim, tā citātiņu. Nu, tas reāli, es nezinu, vai tas kādam palīdzēs, bet man tas palīdzēs. Okay. Bišķiņ pasmaid. Ar kafiju un bulciņu var iekarot pasauli. Ok! Tas sasaucās arī ar atpūtu, vai ne? Jā. Bet, Nu? Paņemt pauzi. Paņemt kafijas pauzi. Wow! Kāda kulminācija. Wow. Bet nav tāds konkrēts, kas man gribētos. Tas ir vienīgais, ko es gribētu pateikt. Okay. Nepadoties. Nu, tad no šīs pozitīvās nots mēs noslēdzam mūsu podcastu un mēs paši iesim paķert kādu kafijas bulciņas pauzi. Jā, paldies, ka jūs mūs klausījāties un es ceru, ka bija interesants raidījums. Okay. Tiksimies nākamajā epizodē. Atā! Čuriu!